Labdien, godātie DAIF Latvija biedri un pārējie aizsardzības industrijas entuziasti. Kā jau ierasts, mēs nesam jums dažas īstas ziņas par svarīgāko, kas noticis aizvadītajā nedēļā starptautiskajā arēnā. Kā pirmā vēlos iezīmēt Eiropas komisijas priekšsēdētājas Urzulas von der Leyens paziņojumu par jaunu finanšu aizdevumu programmas Resource EU izveidi. Programmas mērķis ir nodrošināt alternatīvas kritisko izējuvielu avotus visā Eiropas Savienībā, ko tas nozīmē uzņēmumiem, īpaši tādiem, kas ražo duālu pielietojumu produktus no šīm specifiskajām izējuvielām. Daudz fleksiblāku finanšu pieejamību jums. Aicinu vairāk iepazīties ar šo konkrēto programmu video aprakstā. Kā otro ziņu vēlos izcelt 2. decembrī gaidāmo ASD Europe konferenci. ASD Europe ir jumta organizācija, kas apvieno visas Eiropas aizsardzības un drošības industrijas balsi Briselē. Šī konference būs lieliska platforma, kurā satiekās industrija ar politikas veidotājiem un zinātniekiem, iespēja apmainīties ar viedokļiem, jaunākajām tendencēm, pārunāt politikas plānošanas dokumentus un nākotnes plānus. Tā ir unikāla iespēja satikt augstu līmeņa NATO spēku pavēlniecības pārstāvis un arī Eiropas komisijas locekļus. Aicinu visus DAIF Latviju biedrus pieteikties, plašāka informācija un programma pieejama video aprakstā. Paldies par jūsu uzmanību un tiekamies nākamajā ziņu izlaidumā.